Ja pamatmateriāls vai piedeva materiāls kūst vienādā temperatūrā un rodās starpmolekulārais savienojums, tad savienojumu mēs uzskatām par neizjaucamu un metināmu savienojumu. Bet lodēšanā pamatmateriāls nekūst un kūst tikai piedeva materiāls. Teiksim, tas starpmolekulārais savienojums neveidojās. Tas piedeva materiāls kūst, pamatmateriāls nekūst. Un neteiks, ka veidojās tāds starpmolekulārais savienojums, bet piedeva materiāls piekūst pie raupjās pamatmateriāla virsmas. Un instrumenti jau arī ir citādāki. Pieņemsim, ja metināšanā mēs izmantojam migus, magus, tigus, modernus lāzerus un tā tālāk, ja? Bet lodēšanā tu izmanto citu paņēmienu, kas siltuma avots ir gāze. Tas ir skābekļa propāna vai skābekļa atlēna gāzes. Degšanas zonā temperatūra sasniedz 3600 grādi. Priekš metināšanas un lodēšanas ir pietiekama augsta temperatūra, jo tērauds kūst pie 1535 grādiem. Dažā grāmata uzrādīs, ka 1532, 1535 grādi, tā ir tā kušanas temperatūra. Gāzes deglim jābūt ar 500 grādu augstāku temperatūru, lai veidotu pozitīvu savienojumu.